Miljoniem gadu Zeme griežas ap Sauli, bet tikai pēdējos 2 gadsimtos uz planētas Zeme mīt ātruma cilts. Tie, kam benzīns asinīs. Šodien ātruma ciltī. Labākie Eiropas autokrosa braucēji tiekas Bauskā mūsu trasē, bet tirdzniecības centrā tiks darītas blēņas. Pēc tam aplūkosim stilīgos fiksīšus Kronvalda parkā un noskaidrosim, ko kaudze ārzemju motociklistu darīja motorizētākajā ēkā Latvijā. Bauskā mūsu sporta kompleksā FIA Eiropas čempionāta 2. posms. Šeit virmo kārtīgs sacensību gars, trase, braucēju tehnika un sagatavotība visaugstākajā līmenī. Jau braucot uz Bausku bija skaidrs, ātrākie un labākie Eiropas autokrosa dalībnieki dienu padarīs krietni interesantāku. Par to pārliecināti arī skatītāji, kuri par spīti tam, ka latviešu braucēju būs maz, nāca un gaidīja startus. Uz sacensībām Bauskā ieradies rekordliels dalībnieku skaits. FIA Eiropas čempionātā un junioru kausā kopā 67 dalībnieki, toties Latvijas kausa sacensībās 23. Kā tad bez mūsējiem? Arī latviešiem Eiropas autokrosa čempionāts nav sveša lieta. Bet jāatzīst, autokrosam sportistu ziņā zelta laiki jau garām. Kādreiz skatītāji nāca un vēroja tieši mūsējos – Tions, Zēbergs, Šakbazjans, Dambis, Traubergi. Tagad ir interesantas cīņas, bet latviešu ļoti maz. Ar avārijām un skatītāju ovācijām aizvadīti visi kvalifikācijas braucieni. Tālāk sākas īsto vīru spēle. Finālā par uzvaru cīnīsies tikai stiprākie, kuru vidū arī latvieši. Bagī 1600 klasē A finālā startēs Andris Kuļikovskis. Toties superbagiju klases B finālā Juris Kuļikovskis, bet A finālā Jānis Bovs. Pirms fināliem tāda garāka pauze, lai mehāniķi var savest kārtībā visu to, ko viņi vēl var savest kārtībā, bet paši braucēji mēģina morāli nobriest. Nacionālā kausa izcīņas dalībnieki šo pasākumu uztver ļoti nopietni. Pēc starta pirmajā līkumā pamatīga stundīšanās un grūstīšanās. Jau pirmajā aplī no sacīkstēm tiek izstums viens no favorītiem. Ilgi nebija jāgaida, kad visa trase vienos dzeltenajos karogos. Šīs klases dalībnieki sarīkojuši pamatīgu kapsētu. Protams, ir arī uzvarētājs, piedevām mūsējais Jānis Miščenko. Junioru bagī klasē uz startā finālā 9 sportisti, bet ar šiem, kā ar bitēm, nekad neko nevar paredzēt. Pirmajā līkumā 2 saķerus un tālāk braucienu neturpina. Notiek cīņa par pirmo vietu, bet kas tad tas? Tiesnesis parāda sarkano karogu. Sacensības tiek apturētas. Čehijas sportists Ķirī Formaneks trasē apstājies, bet nekāp laukā no bagija. Mediķi atzīst, puisim šoks. Izrādās, tas radies pēc tā, ka konkurence ar savu braucamotam pārlidojas pāri. Bet iedomājieties, šādā stāvoklī Formaneks pēc incidenta nobraucis vēl vienu apli. Šai klasei notiks atkārtots starts, bet vispirms par uzvaru cīnīsies salona automašīnas. Salīdzinot ar junioriem, šeit krietni mierīgāk, bet tas nenozīmē, ka garlaicīgāk. 10 sportisti rāda savu meistarību un ātrumu. Pēc sīvas un agresīvas cīņas līdz finiša karogam tiek gandrīz visi, bet uzvar viens – Ungārs Tamas Karai. Nagyon jól végig az elején haladtunk a versenynek, és a döntő is sikerült első helyen végeznünk, úgyhogy nagyon örül a csapat is, meg én is. Voltak belőle erősek, elég kiélezett volt az előfutamok az időbe, az időmérőn, de a döntőbe sikerült megnyernünk, úgyhogy ez a lényeg. Uz starta atkal junioru bagīju klase. Beidzot, nedaudz mierīgākā gaisotnē nekā pirms tam tiek noskaidrots uzvarētājs, un tas ir čeks Jakubs Kubičeks. I like this track because I like the jumps, but jumps are very dangerous sometimes, and but organizations makes a very good work on the track, so I think that was good.
Bagī 1600 klasē visvairāk īši tiek turēti par mūsējo – Andri Kuļikovski. Viņam izdevies iekļūt A finālā. Arī finiša karogu Kuļikovskis sasniedz kā 10. Šis ir ievērības cienīgs rezultāts, jo šajā klasē ir vislielākā konkurence. Uz piedestāla augstākā pakāpiena kāp francūzis Tomas Anakleto. Super week-end ici à Bosca, un super circuit. Un week-end, le week-end s'est bien déroulé avec une victoire, on reviendra. Pienācis tas brīdis, kad uzvarētājs tiks noskaidrots arī Super Bagī klasē. Arī šeit cīnīsies latviešu sportists Jānis Boks. Pirmajā dienā viņa tehnikai melnā diena, bet šodien tiek cerēts uz to labāko. Pēc visām ķibelēm Jānis cīnās ar spēcīgākajiem Eiropas sportistiem. Viņš demonstrē teicamu braukšanu un finišē 5. Konkurence bija nopietna. Visi stiprākie braucēji pa lielam bija tie, kas cīnās par čempionu titulu. Tā kā to arī finālā gan Bagijos 1600, gan arī mūsu klasē varēja redzēt, ka visi brauc vienā strīpā un neviens no viena nevar atrauties. Tā kā visi kopā brauc. Ļoti līdzīgi braucam. Ja nebūtu, teiksim, visādas problēmas tehniskas, tad es pieļauju, ka mēs pa piedestālu noteikti cīnītos. Bet šitas bija, teiksim tā, ļoti labi, ņemot vērā vakardienas problēmas. Mūsu Jānim Eiropas autokrosa čempionāts noslēdzies ar smaidu sejā. Pēc šampaniešu lietu sarūpējis Super Bagī uzvarētājs čeks Petrs Bartoš. Здесь ехал и мой отец. Я здесь ехаем после 10-го раза. И эта трасса мне очень нравится джампы. А здесь сегодня очень хорошо они приготовили. Очень хорошая гонка. Mūsu trasē sacentās arī pavisam maziņie sportisti. Tie, kuri pie stūra sēž Beta Bagijam. Šeit visātrākais izrādās ir Daniels Špaks, aiz kura gan Alberts Duntavs, gan Everts Henilāns. Kārtējo reizi pārliecinājos. Bauskā mūsu trasē viss notiek pēc augstākajiem standartiem. Arī dalībnieki atzīst, šī ir viena no labākajām trasēm Eiropā. Lūk, varam lepoties. Starp citu, ne tikai ar šīm sacīkstēm, bet arī ar to, ka pateicoties lieliskajai mūsu trases darbībai, ziemā Latvijā viesojās Eiropas autokrosa un rallycrosa čempionāta visu klašu zvaigznes, kā arī augsta ranga starptautiskās automobīļu federācijas pārstāvji, jo pie mums tika rīkota 2011. gada lielā noslēguma apbalvošana. Šobrīd uz augšu iet organizēšanas līmenis un prieks, ka skatītāji nāk. Bet cik ilgi? Jo mūsējo, kas pretendētu uz pirmajām vietām lielajās klasēs, gaužām maz. Nu lūk, tas arī viss Eiropas čempionāts autokrosā Bauskā mūsu trasē ir noslēdzies. Ja jūs palaidāt ganām, paši vainīgi. Mēs tiekamies jau Bauskā mūsu trasē Eiropas čempionātā nākamgad. Tagad īsa reklāma, bet pēc tam daram blēņas. Noskaidrosim, kā diviem sportistiem un aktierim ir ar līdzsvaru, bet pēc tam stilīgie velosipēdi jeb fiksīši parkā pie upīšu pieminekļa. Raidījuma izskaņā uzzināsiet, ko ārzemju motociklisti darīja Latvijā. Ātruma cilts. Vienā trajektorijā ar SEB Leasings. Ātruma cilts. Maksimāli apgriezieni un SEB Leasings. Kamēr lielākā daļa cilvēku lielveikalā Alfa iepērkas, mēs, Ātruma cilts komanda, darīsim blēņas. Pieaicināju 3 vīrus, kuri tad mēģinās saprast, kā viņiem ir ar līdzsvaru. Vai viss kārtībā, vai tomēr ir zināmas problēmas. Tātad šeit Alfā blēņas darīs 3 vīrieši. Autosportists un aktieris. Aktieris mums ir Arturs Krūskops, bet viņš, kā jau jūs atceraties, arī ir uzņemts tādā Ātruma cilts saimē. Tad mums ir autošosejas braucējs Uldis Timaks un rallists, Okāds Autosporta akadēmijas uzvarētājs Mārcis Ķenavs. Kā tev šķiet, kā būs cīnīties pret diviem autosportistiem? Protams, ka sūdīgi. Viņi tomēr ir kaut kā pieraduši to ātrumu vairāk, es uz to atraktivitāti. Te varbūt es mēģināšu to artistisko pusi izpildīt, lai viņi spiež uz ātrumu. Nav jau viss skaidrs, kas būs jādara. Ja runājam par sportu, tad es esmu gatavs cīnīties. Ja par atraktivitāti, tad es nezinu, vai es te būšu cīnītāji. Un kā tev, Mārci?
Man kaut kā liekas, ka nebūs tas saistība ar autosportu, tādēļ grūti prognozēt rezultātu šodien. Lai arī te stāv vojē 2 automašīnas, es domāju, jūsu acis jau atnākot uz šo lielveikalu tika pievērstas tur tiem striķiem, kas ir šeit virs informācijas centra. Nu tad tas arī būs jādara. Tas dalībnieku galvenais uzdevums būs tātad no starta līnijas nokļūt līdz finiša līnijai, veicot viru šķērsli, kas redzams šeit, un kas ir pats svarīgākais, ka bez ātruma viņiem jābūt būs arī izveicīgiem. Tātad sistēma drošības, kas viņiem būs mugurā, konkurence viņi būs bišķīt samudžinājis, un viņu uzdevums būs viņu atmudžināt, pareizi uzvilkt, doties uz viru šķēršļa un pēc iespējas ātrāk to veikt. Un tātad censties uzvarēt. Jā, ir viens knifiņš. Virsšķērslis iet pāri infocentram, kur apakšā sēž baigi smukās meitenes. Un es parasti tālāk par tām smukajām meitenēm pats netiek. Asins viss uz sirds atek un es krītu lejā. Tā kā es ceru, ka viņiem tā negadīsies. Tātad pirmais ieteikums neskatīties lejā uz informācijas centra meitenēm, vai ne? Jā, viņas tur koķitē baigi, miedz ar aci. Instruktors ir pastāstījis, kas tad 2 autosportistiem un 1 aktierim būs jādara. Bailes nav tagad? Mazliet esmu sabaidīts. Nav no bērnības sanācis staigāt pa virvēm. Tad, paskatīsimies. Mums bija arī vienā izrādē Maksis un Morits tajās lonžās jālido pa gaisu, tā kā, ir mazliet ietrenēts šis augstums, bet šāda disciplīna nav veikta, nē. Lielāks satraukums būtu, ja būtu 2 aktieri un 1 autosportists, tad, pazaudēt aktierim baigs stulbi. Bet tagad, ko es varu šitādiem džekiem, kā būs, tā būs. Nenoniecini sevi vēl pirms starta. Bet viņi jau, ka iespiež to gāzi, manuprāt, viņiem vienalga vai mašīna vai striķis joņos. Vai tā ir, Uldi? Es nemāku spriest, nē, es jau domāju tikai par sacensībām, es vairs neko nedomāju par citām lietām. Bet tagad mums ir jānoskaidro, kurš tad būs pirmais un kurš ies pēdējais. Ziniet veco labo akmens šķēris papīrīts, vai ne? Aiziet! Akmens šķēris papīrīts, 1, 2, 3. Tātad tu ej pēdējais. Akmens šķēris papīrīts, 1, 2, 3. Un tu ej pirmais. Super! Mārci, vai tu esi gatavs rādīt, uz ko tad tu esi spējīgs? Jā, mazliet sanervozējies, mazliet uztraucies, bet gatavs. Ne jau vairāk satraucos kā pirms rallija. Vairāk. Šeit ir daudz vairāk nezināmais. Jūs dzirdējāt? Aiziet starts! Tu speciāli šodien uzvilki tik īsus šortus? Nebija speciāli, bet tagad mazliet šodien iespielētiņi izstās no apakšas. Bet tev draudzene ir? Protams. Redz kā, jo es gribēju teikt, ka ar šādiem šortiem, ja meitene skatās no lejas, tad es domāju, viņas tev te ar saviem telefonu numuriņiem sagaidīs. Bet, viņam ir draudzene, neceriet. Tas ir kretīnisks process. Aiziet! Kā tev pašam šķiet, ar ko tu pārspēsi tos konkurences savējos? Ar veiksmi, piņķerēšanā. Jo es domāju, ka ejam mēs pa šejienu visu vienādā ātrumu, un te ir dažas sekundes. Piņķerēšana aizņem lielāko laiku. Tad aiziet!
Sačakarējos tām biksēm, bet tā jau ka normāli. Kas vainas biksēm pa šauru? Ne tā uzvilk vienreiz, nu. Pa tā biksēm. Nost, nu. Es jau zinu, kā uzreiz par tavām biksēm domāju. Manām biksēm ir viss kārtībā. Tā kā ātruma cilts vispār ir tāds foršs raidījums un ļoti draudzīgs raidījums, tad balvas tiks visiem. Nu, ne tikai pirmai vietai, neapdalīsim tos pārējos, ja? Tātad trešā vieta uzdevumu izpildīja 3 minūtēs 41 sekundē Mārcis Ķenavs. Mārci, lūdzu tev. Baltā aploksnīte, ātrumcilts kartinghalē. Ar kartingu varēs pabraukt, ja? Otrajā vietā 3 minūtes 16 sekundes. Nu, kurš? Uldis vai Arturs? Aktieris vai autosportists? Es gribu būt starp autosportistiem. Tu arī esi starp autosportistiem. Apsveic ar otro vietu. Paldies! Bučs nedos. Un viens maisiņš no Alfas arī tev ar dāvanām. Nu ko, Uldi? 2 minūtes 42 sekundes. Tu esi ātrāks, izveicīgāks un bezbailīgāks par Mārci un Arturu. Sportists, aktieris. Vienkārši veiksmīgāks. Nē, pagad, tu par ātru atbildēji. Man vajadzēja teikt prasīt, kā tu tagad jūties? Laimīgs. Uzvarēja stipru vīru konkurencē. Tagad jums ir jāsaka, skatieties ātruma cilti. 3, 4. Skatieties ātruma cilti. Malcīši, jums labi sanāca. Rīgā Kronvalda parkā pulcējās krāsaini, urbāni un sportiski cilvēki. Tādi, kuriem ikdienā pie sāna un starp kājām fiksītis. Noteikti būsiet dzirdējuši par šādu aparātu. Jā, jūs sapratāt pareizi. Tas ir tāds tieviņš ričuks ar ārprātīgi maz detaļām, pārsvarā košā krāsā. Un bremžu ar tam nav. Velosipēds bez brīvgaitas, jeb ar fiksētu pārnesumu. Gribat zināt, ko viņi darīja tajā parkā? Vecmāmas var mierīgi skatīties tālāk, jo ar Andreju Upīšu pieminekli viss kārtībā. Kronvalda parkā fiksīšu dīdītājiem notika jauna koncepta sacensības – Red Bull TrueFix. Trase ir būvēta ar ideju, kad trasē ir ienesti pilsētas elementi, sākot ar autosastrēgumiem, cilvēciņiem, tā kā vecrīgā braucot cauri, kur ir daudz cilvēciņu, mēs viņus saucam par vecmāmiņu uzbrukumu, jo mūsu manekeni ir vairāk kā vecmāmiņas un hipsteri. Un, protams, ir dažādi vēl papildus elementi, sākot ar kamieļiem, kikerīšiem un šīm milzīgām iespēdīgajām virāžām, kas sacensības padara ļoti dinamisks, skatāms un tiešām skatos, ka visiem ļoti patīk un ir liels gandarījums par to. Trase ātra, dinamiska, ar daudziem patīkamiem pārsteigumiem. Uzvar tas, kurš visātrāk aprod ar apstākļiem. Izdarāms ikvienam velobraucējam. Starp citu, gan jau atpazināt viens no TrueFix organizētājiem – Toms Alsbergs. Puisis fiksīšu karalis, jo vadot šo aparātu jaunekus parādījis vidējo pirkstu daudziem ārzemniekiem Red Bull minidronu sacīkstēs. Viņš tad arī nolēma. Nav vērts Latvijā taisīt fiksīšu sacīkstes, kur visi gāž pa speciālu uzkonstruētu ovālu. Jātaisa, kas jauns un vēl nebijis. To, ka šī kultūra ir populāra, zināju. Bet kā viņu tik daudz, TrueFix sacīkstēs vairāk kā 60 dalībnieku. Un ne tikai veči. Sacentās arī daļā dzimumu pārstāves. Uzvarēja Linda. Ir tā, ka es viņu fiksētu uztaisīju, man liekas, pagājušajā pavasarī. Un te pirmo nedēļu bija tā, ka kājas arī tik sāpēja. Es nevarēju. Un arī uzlika strepus, tad sāka skidot. Tas bija vēl pirms kāda laika. Es nevarēju pacelt vienu kāju, bet tas ir laika jautājums. Es kā meitene
esmu mazā diskriminācijā, jo meitenēm nebija velosipēdu rāmju. Un man liekas, tieši, lai motivētu meitenes, tieši meitenēm ir jābūt tām labākajām balvām. Tālūk, Toma Alsberga. Toties lielajā džeku konkurencē visātrākais izrādījās tas, kurš uz sacīkstēm ieradās gandrīz tās motivējot, piereģistrējoties kā pēdējais, piedevām startējot ar aizlienētu velosipēdu. Cimdiņus gan pats bija paņēmis līdzi. Dāmas un kungi, Jānis Slits, Red Bull Trufix pirmo sacensību uzvarētājs. Es nebiju domājis, ka tik grūti konkurence būs. Es nebiju gatavs tik ļoti mīt. Vai tev bija kaut kāda stratēģija tajā finālā, kā apsteigt to ārzemnieku no Lielbritānijas? Arī tāda bija, ja? Es pat nezināju. Es biju uz startu izvēlējies, man liekas, labāku vietu. Otro no labās puses, man liekas, tā bija vis tāda taisnākā. Tāpēc. Un startu, protams, te ir ļoti vajadzīgi paņemt viņu pirmajam. Ja tu viņu nepaņem, tad arī viss pēc tam tālāk. Tu cīnies, minies tā kā traks, un līdz ar to arī var traks lietas notikt. Lai gan fiksītis pirmkārt nozīmē konkrētu velosipēdu veidu, tas ir daudz kas vairāk. Ar katru dienu šo braucamo īpašnieku skaits pieaug, un to kultūra attīstās straujāk nekā jūs spējat iedomāties. Braukta fiksīti kļuvis stilīgi. Pārsvarā jau sava dizaina dēļ, jo ar drošu pārvietošanos paralēlis vilkt visai grūti. Arī pa ielām Latvijā nav atļauts braukt ar velosipēdu, kuram nav bremžu. Bet fiksītim tās uzstelēt būtu smieklīgi, jo galvenais tā stila nosacījums, jo plikāks, jo skaistāks. Bet drošībai jābūt pirmajā vietā. Motorizētākajai ēkai Latvijā visai darbīgs nedēļas sākums. Tāpat arī biķernieku kompleksējai sporta bāzai un ceļu satiksmes drošības direkcijai. Jautāsiet, kāpēc? Man šķiet, ka daži no jums saprot, par ko ir runa. Tas saistīts ar tiem daudzajiem ārzemju motociklistiem uz Latvijas ceļiem, kurus pavadīja policijas ekipāžas ar ieslēgtām bākugunim. Latvijā viesojās 10. starptautiskā labdarības motobrauciena Eurobike Luxemburg 2012 dalībnieki. Braucienā piedalās 90 dalībnieki no 8 Eiropas valstīm, kuri ar vairāk kā 60 motocikliem dodas labdarības tūrē no Dresdenes uz Maskavu. We went to St. Petersburg on 2003 for the first time with our Euro tour, and now for the 10th anniversary we wanted to go back to Russia. So and we chose Moscow because Moscow is a nice city. It's one of the vibrating cities in the world, and so we decided to go there. Rīgas motormuzeju par pieturvietu braucienām rīkotāji izvēlējās pēc tā apmeklējuma jau šī gada pavasarī. Jo līdzīgi kā CSDD, arī šī pasākuma mērķi ir saistīti ar atbalstu bērnu un jauniešu izglītošanai ceļu satiksmes drošībai kopumā. Pasākuma dalībnieki Rīgā iepazinās ar motormuzeju un tā eksponātiem, kā arī ievērtēja vēsturisko biķernieku trasi. Jā, tik daudz motociklus vienkopus Mežciemā līdz šim redzēja tikai Latvijas motosezonas atklāšanā, bet vienmēr jau pienāk arī otrā reize. Tagad atjautības uzdevums. Kā jums šķiet, kura ir pieprasītākā dzelzgabalu marka šajā pasākumā? Definitely BMW. I would say 60% of the drivers have a BMW because it's very famous in Central Europe. We have a lot of Yamahas with us as well, but BMW it's a top brand. Laikam jau tikai Latvijā uz BMW spēkratiem skatās ar šķībām acīm, zem deguna kaut ko nomurminot. Secināt varam, ka ne tikai latviešiem pie sirds iet BMW braucamie, bet arī ārzemniekiem. Šajā gadījumā BMW motocikli. Tātad pasākuma galamērķis Maskava. Viss jau būtu labi. Līdz Latvijai tik tīrais sniegs, robežpunktu jau sen kā nav, bet cerams, ka dalībnieki paņēmuši līdz pases, jo uz Krievijas robežas visādi pigori var sanākt. You cannot believe how happy I am that there are no more borders. And tomorrow we will experience, most of us don't know anymore what the border is. But tomorrow when we cross the border from Latvia to Russia, we will
get to know what it means. We need not only a passport, we need a lot of documents to get in. Turēsim īkšķus, lai motorizētajiem vīriem, kā arī sievām uz robežas klātos labi. Starp citu, braucienā pievienojušies arī apmēram 10 Latvijas motoklubu asociācijas pārstāvji. Ceru, ka, ja trāpījāties ceļā šim kupliem skaitam motociklistu, jūs viņus palaidāt, uztaurējāt un pamājāt. Vienmēr sakot, ceru, ka nedarījāt kaunu un parādījāt, ka arī latvieši respektē motobraucējus. Ātruma cilts. Vienā trajektorijā ar SEB Leasings.